vairāk ir uzlicis. Jā, džentlmeni, ja svētki, tad... Un pa labi no... Kurā vietā? Skatāmies. Sarkana ķivere, balts stērps. Četrdesmit ceturtais numurs. Labi redzēsim, braucienā laikā. Esmu tomēr Mairis Levons arī pie starta barjerās. Nu ko? Dūmi, ja četrtakteru klasē tādi dūmi nav pie starta barjeras, tādi ir mopēdi, ir šie smirģeļi, ir šie mopiņi, kas te kādreiz braucām uz darbu, braucām stēnēs, braucām ogot, braucām makšķerēt, braucām pie Čustenes ciemos, tas bija unikāls transporta līdzeklis 70. 80. gados, un tagad šie unikālie transporta līdzekļi ir pie starta barjeras, ir dots pirmais starts! Mopēdi standarts Zonas trasē un... Nezinu, jāpagaidāja pirmais atliks. Lūpiens armīnieks, jā, visā ķiverē, pirmie kritieni, Kaspars Korķi tiek izveidots trasē, jā. Nu, ko es teicu, jāstum arī, ne jau par velti, viņi ir trenējušies ziemas apstākļus, slēpojot entos kilometrus. Jā, jābūt lielai fiziskai izturībai, lai varētu šo verķi iztumt 6 minūtes plus 2 apļi līdz finišam. Tā ir unikāla cīņa, kādu mēs nekur citur Latvijā neredzēsim nevienā citā sacensību veidā. Pirmajā vietā tiešām ir Ainārs Karo ar 100 numuru. Otrajā vietā Renārs Karo ar 91 numuru. Eglītis ar 343. Un dāmas armēns mums ir Paula Valpētere 81. numuru, Laura Gredzens ar 333. numuru. Mums ir arī Čirele ar 12. numuru. Viņi ir atklāties to skatu, kas ir trasē īstā motokrosā. Īstais motokrosis pēcitējiem. 40. Jā. Pēteris Kubuliņš ar 40.
Mēs esam tādā vēsturiskā fakta priekšā, ka Latvijai zelta medaļas sacensības vaidā kausa ietvaros. Nekustību mēs tādu neredzēsim. Ar to arī izskatās pārējām pilsētām motocross, kur notiek. Pilnā ekipējumā 17. jūtos solis atskatīsies mums ir pasaulus 17. numurus no pirmajās 25 vietojas viņu neredzu 17. numuru un Zadi arī un 17. numuru Transkabers ir visi laikam pēdējā vietā Pirmā trīnieku runājot, pirmajā trīniekā Kārlā 100 numuru otrajā vietā. Entajos treniņos atstrādāta šī trasa tagad. Vēl viena tā savas kopšana. Lūk, trasas starmēns no sacensību organizatoru Mairi Levana laikam ir ar visu grāmatu trānu izlases Sakaru ķiveri galvā pēc rūpēm Levana. Pārāk dziļu spūru viņš iebrauc trasē, viņam līdzi ir grābeklis, ko šo spūri uzreiz salīdzināt, kā nekā par savu trasē jārūpējas, kā nekā viņa tēva vārdā ir nosaukta šī unikāla motocrossa trase Latvijā. Un vācu ģenerālis iebrauc uz Jā, Gundars arī vairāk nevar pastāvēt. Arī paēdīs ģenerāls izskatās. Uzvestu kalnās, un tagad mums visiem viņš ir pirmajā vietā. Pirmā numuru un trešajā vietā ir Igors Koks. Viņš turpina cīņu uz savas līdz beigām. Viņš cīnīsies līdz pēdējām trases metrām. Ar galvām līderēm ir 11. numurs. Ļoti tāda pierīcīgā ekipējuma. Beāte Klipa ir otrajā vietā. Nē, Dace, lai tik ir ātri kas notiek monitorā un ko brauciens beidzās. Šeit pa taisnu iebrauc Marku pretējā virzienā.
14. numuru. Un 13. numurs arī šajā unikālajā Lapmēdu standartu klasē arī ir 5 graudus dalībnieku nometnē, nevis veicot pilnu apli, bet tas mūsu viesis no Igaunijas, aizais Igaunijas Sigmārs Tamerlagi. Pirmā brauciena neveids pilnā apjomā un 13. numurs viņām nebija vēlna ducītis laimīgs. No skapta braucienu, nezinu, kura cita klase šodien pārspējas tādu te cīņas paru krasi, kādu mēs tikko redzējām, un kādu tur beigās sarindojās. Ainārs Karo Ape, Renārs Karo Ape, Igors Dubs Ape. 3 Apes sportisti šajā Lapmēdu standartu klasē pirmajā vietā.